Toreiz festivāla pirmais koncerts ir izskanējis. Sagaidījām arī ovācijas beigās. Kāda ir iespaida kopumā tev par pirmo vakaru? Nu, manuprāt, pirmais vakars parādīja, ka ir viena jauna, tiešām liela pianisma zvaigzne, kurai vēl ir ļoti liels potenciāls izaugt. Tas ir tikko, ko mēs dzirdējām Luku Geņušu. Un, manuprāt, arī tētis bija ārkārtīgi laimīgs un priecīgs par Rahmaņinovu klavieru koncertu, kas, manuprāt, bija ļoti spožs un spīdošs un tādam festivāla atklāšanas koncertam ļoti atbilstoši. Un arī publikas reakcija to pierādīja. Publika jau ir mums gudra, kas prot novērtēt, acīm redzot. Tieši tā, klausoties varbūt Luksemburgas pianistu, man prātā nāca domas, ka salīdzinot mazo valstu Luksemburgu ar Latviju, ka mēs esam tomēr mūzikā lielvalsts, jo mums ir ļoti daudz pasaulē izcilu diriģentu, operu dziedātāju, varbūt ne tik daudz pianistu, bet tomēr, manuprāt, Luksemburgai ir kur skatīties, mācīties no mums un kur tiekties. Bet arī lietuviešu pianists varbūt pirmajā daļā gluži visu savu milzīgo potenciālu neparādīja, tā mazliet pietāpot uz beigām. Jā, es varu piekrist, bet manuprāt tā programma bija sastādīta tāda, vēsturiskā secībā, Bachs, Mocarts, Beethovens, pēc tam pārlecam pāri gadsimtam un Rahmaņinovs. Un pirmā daļa tāda ļoti, man pat gribējās viņu nosaukt tāda profesorīga, nopietna, kārtīga un emocijas otrajā daļā. Kā pienāks, teiksim, tādam solīdam festivālam jau ar zinām stāžu? Jā, pienāks tieši tā solīdam festivālam. Man gan mazliet vēl tādas pārdomas raisīja Orests Silbriežu uzrunu, ka viņš novēla Liepājas festivālam kādreiz tikt arī pie āmuriņu klavierēm, lai Bahu un Mocartu varētu adekvāti spēlēt. Un man bija domas, būtu jau labi kaut vai pie viena normāla instrumenta tikt flīģeļa, lai nav par milzu naudu jāīrē no kaimiņiem lietuviešiem. Un kā ar svētku sajūtu? Vai viss bija, vai kaut kas pietrūka? Teiksim, koncertam, pirmajam festivāla atklāšanas koncertam. Ja tādā griezumā skatāmies, tad, manuprāt, šis būtu pēc tādām emocionālām un saturiskām sajūtām ļoti labs koncerts festivāla vidū. Varbūt atklāšanai gribējās kaut ko mazliet vairāku, spožāku, varbūt ne tos pianistus, kas jau ir festivālā bijuši, kaut ko jaunu. Kaut gan, droši vien koncerta organizētājiem ir bijuši savas domas un viedokļi, kāpēc tieši tā un ne savādāk. Pārsteidza man, ka neviens no pilsētas vadības neteica vismaz kādus labus atklāšanas vārdus, kas tā mazliet raisa domas, cik tad svarīga vieta pašai pilsētā šim festivālam ir.